Čau visiem! Šajā videoklipā es vēlos parādīt jums to, kā produktīvāk izmantot tādus mākslīgā intelekta rīkus kā ChatGPT vai Gemini, lai uzlabotu savu trenēšanās pieredzi. Es šobrīd strādāju par mākslīgā intelekta inženieri vienā no Latvijas lielākajiem un prestižākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem. Un pēdējos 2,5 gadus tas principā ir bijis mans darbs, sekot līdzi šai industrijai. Tāpēc dabiski man ir arī pašam liela interese, kā to izmantot savā hobijā, sportā, un es vēlos padalīties ar jums, ko es līdz šim esmu atradis. Sāksim ar pašu vienkāršāko, kaut ko tādu, ko pilnīgi ik viens var atveidot, un beigās aplūkosim, vai, piemēram, ChatGPT vai Gemini šobrīd jau spēj aizstāt trenerus. Pirmais, ko es burtiski izmantoju gandrīz katru dienu, ir YouTube video klipu kopsavilkumi. YouTube ir nenormāli daudz informācijas par dažādākajām sporta tēmām, ekipējuma atsauksmes, sporta uzturs, treniņu programmas, sacensību atskati un tā tālāk. Bieži vien šie video klipi ir ļoti gari un nav uzreiz skaidrs, kurš varētu būt labākais, jo katrs mēģina noķert tavu uzmanību ar klikbeitīgāku bildīti. Bet mums par laimi ir iespējams principā vienkārši iekopēt YouTube linku Google Geminijā un vienkārši paprasīt uzrakstīt videoklipa kopsavilkumu vai principā prasīt atbildēt uz jebkuru citu jautājumu, kas jums tajā mirklī ir svarīgs. Es gan vēlos uzsvērt, ka šeit ir ļoti svarīgi izmantot tieši Google Gemini. Jo redziet, YouTube pieder Google, un viņi savā Gemini produktā ir integrējuši YouTube iekšā. Ja jūs pamēģināsiet YouTube linku vienkārši iemest ChatGPT, tad rezultāts pilnīgi noteikti nebūs tik labs. Vēl viens veids, kā man patīk šos rīkus ik pa laikam izmantot, ir, lai noskaidrotu un uzzinātu kaut ko par sacensībām ārzemēs. Piemēram, skriešanā eksistē UTMB indeksa sacensības, ITRA kalendārs, kas ir diezgan ērti lietojami rīki, bet bieži vien pašas sacensību mājaslapas ir ārkārtīgi tīzlas. Un es nesen esmu atklājis, ka principā to vienkārši var pajautāt ChatGPT vai Gemini. Es video aprakstā pievienošu precīzu vaicājumu, kādu es uzdevu, bet principā, ja jūs norādat, kāda stila sacensības jūs vēlaties skriet, šosejas vai taku, kādu distanci, maratons, īsāku, garāku, kādā valstī, kādā gada laikā vai mēnesī, un paprasat 5 līdz 10 sacensības atrādīt tabulā, rezultāts būs diezgan ok. Jā, varbūt šur tur kāds sacensību links uz mājaslapu nebūs derīgs, bet noteikti nebūs tā, kā, piemēram, vēl 1-2 gadus atpakaļ, ka puse no tā informācijas būs pilnībā nepatiesa. Nākamās pāris metodes ir saistītas ar spēka treniņiem. Jā, man ir spēka treniņi katru nedēļu, bet man vēl joprojām viņiem pietrūkst disciplīnas, tāpēc es principā izmantoju mākslīgā intelekta rīkus, lai kaut kā palīdzētu tos spēka treniņus padarīt dažādākus un interesantākus, jo es noteikti negribu katru nedēļu tikai darīt vienu un to pašu, un vēl jo mazāk es gribu aiziet uz sporta zāli un redzēt, ka tieši tie aparāti, ko es vēlos izmantot, ir aizņemti, un man nav ne jausmas, kas ir vispār kādas alternatīvas. Teiksim, ja nav skaidrs, ko kāds aparāts dara, var vienkārši nofočēt un aizsūtīt bildi un pajautāt, ko šis aparāts dara. Tā kā katrs mans spēka treniņš ir nedaudz citādāks, bet kopumā man, protams, tāpat interesē tiekties pēc labāka, kvalitatīvāka treniņa, tad šos treniņu apkopojumus es beigās iemetu tajā pašā ChatGPT vai Geminijā un pajautāju vienkārši novērtēt skalā no 1 līdz 10, cik šis ir labs treniņš
skriešanai. Protams, jebkurš viens modelis var visu kaut ko samuldēt, bet par laimi ir arī rīki, kas ļauj uzdot vairākiem modeļiem vienlaicīgi vienu un to pašu jautājumu un turpatās salīdzināt atbildes. Viens no tiem ir OpenRouter. Labais šajā rīkā ir tas, ka jums nav jāmaksā mēneša maksājums, kā pieņemsim ChatGPT vai Gemini. Jūs vienkārši varat iemaksāt, teiksim, 5, 10 eiro, un tad vienkārši pamazām viņus tērēt, un jums būs jāmaksā vēlreiz tikai tad, kad jūs reāli to naudu būsiet iztērējuši. Nu, un tad beidzot lielais jautājums, vai kāds no šiem rīkiem var aizstāt pilnvērtīgu treneri. Digitāli treneri ir eksistējuši jau gadiem, pieņemsim tajā pašā Garminā vai gan jau jebkurā citā telefona aplikācijā. Bet vislielākā problēma ar šiem rīkiem ir tas, ka tie ir balstīti tikai uz pulsu. Jums pietiek vienā treniņā pulsa jostiņai nogļukot, vai varbūt jums ir tikai optiskais pulsa mērītājs ap roku, un tas vienkārši pa dzīvi nav tik precīzs, tad visa jūsu datu analīze, visa jūsu treniņa programma ir balstīta uz principā nepatiesu informāciju, un nav nekāds veids, kā jūs varat pateikt, hei, šeit pulss ir 200, bet patiesībā tas bija viegls treniņš. Tas 200 ir kļūda, kā jūs varētu pateikt trenerim. Bet redziet, šie rīki tagad saprot valodu, jūs varat viņiem pateikt, hei, šis bija viegli, šis bija grūti, un viņi to visu var ņemt vērā. Protams, arī tagad jūs varat vienkārši uzrakstīt, hei, ChatGPT, make marathon plan, un, kaut ko jau viņš parādīs, un iespējams tas kādu laiku arī var strādāt diezgan ok, līdz tas visticamāk nestrādā. Tāpēc es jums gribu parādīt, ko es pamēģināju, un beigās pastāstīt, kādas ir manas pārdomas par to, uz kurieni šis viss ved. Montējot video sapratu, ka pārāk sarežģīju skaidrojumu, tāpēc nolēmu šeit vienkāršot. Šim eksperimentam es izmantoju Claude, kas arī ir līdzīgs rīks kā ChatGPT. Liels bonus Claudei ir, ka tai var pievienot papildus rīkus, kurus arī pats var uzprogrammēt, ja māk. Es pievienoju piekļuvi savai Stravai. Līdzīgi, kā ChatGPT var kaut ko meklēt internetā, tā Claude ar šo Stravas rīku var redzēt manas aktivitātes. Papildus tam es Claudes, tā teikt, atmiņā pievienoju atbildes uz dažādiem jautājumiem par sevi, kam trenējos, kāda ir līdzšinējā pieredze un tam līdzīgi. Šis viss palīdz Claudei izvairīties no vispārīgām atbildēm un pielāgot tās tieši manai situācijai. Ar šo visu informāciju pievienot, vienīgais, ko atlika darīt, ir vienkārši pajautāt, izanalizē pēdējās nedēļas treniņus un sagatavo plānu nākamajai nedēļai. Šajās instrukcijās, par ko mēs iepriekš runājām, ieprogrammēju arī to, ka Claude nesniedz analīzi, pirms es neesmu devis arī savu subjektīvo novērtējumu par nedēļu. Piemēram, varbūt, pulss ir mierīgs, bet patiesībā visu laiku ārpus treniņa tu esi stresā, tu esi pārguris, slikti guli un tā tālāk. Tā ir ļoti svarīga informācija. Tāpēc, principā, Claude man jautā, hei, pastāsti, kā tev gāja, un pat rekur iesaka dažādus jautājumus, ar ko es varētu sākt. Es ierakstu savu ierakstu no treniņu dienas grāmatas, pasaku, tas ir latviski, bet droši var atbildēt angliski. Un tad, rekur tiek precīzi izskaitīts, cik es kopā noskrēju, kāds bija elevation gains. Tā bija nedēļa, kad es piedalījos supervaroņu kalna atkārtojumu treniņos Siguldā. Claudei ļoti, ļoti patīk. Tur izanalizē pulsu, kaut ko pastāst pa apļiem un sagatavo nākamo plānu, ņemot vērā, ka ir Ziemassvētki, iedeva man atpūtas nedēļu. To es arī rakstīju savā dienas grāmatā, ka es braukšu pie vecvecākiem uz Liepāju, man tur nebūs pieeja sporta zālē, bla, 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 bla.
pēc idejas jau ļoti labi, bet manam īstajam trenerim nešķita, ka man vajag atpūtas nedēļu, un patiesībā es viņam piekrītu. Tad viņš paskaidro, kāpēc vajag to atpūtas nedēļu, un savā aptaujā minēja to, ka man ik pa laikam bišķiņ ir diskomforts mugurā. Viņš man iečakojās, jautā, kā tev ar muguru, blā, blā, blā. Un pēc visas šīs analīzes vēl tāds čīkī latviski priecīgus Ziemassvētkus. Ļoti jauki. Un tālāk es arī paturpināju šo sarunu, lai, saprastu, vai tur ir kaut kas vairāk kā tikai, skaists tekstiņš. Un tad tālāk es pajautāju, lai paskaidro vispār, uz kurieni mēs virzamies, kāds ir plāns ne tikai nākamajai nedēļai, bet, vispār līdz nākamajām sacensībām, līdz manām nākamajām top prioritātes sacensībām, kas Vilkaču maratons. Un rekur arī tīri paskaidro, ka līdz marta vidum, principā bāze, ceļam distanci, ceļam arī kāpuma metrus, specific trainings, pēc tam taperings, ļoti uzsver arī to, ka vajag vertikālā kāpuma progresiju, jo, Vilkaču maratonā būs ļoti daudz kāpums kopā. Visu kaut ko, rekur arī ņem vērā to, ka man būs noskrien ziema posmi, būs vēl stirna buki, kurus, izmantos kā treniņu sacensības. Tad es pajautāju vēl nākamajā nedēļā. Principā tieši to pašu, un atkal šeit var redzēt, ka tiek izmantoti rīki, viss tā kā tiek izanalizēts, sniedzu savu feedbacku. Tagad viņš pēkšņi sāk runāt latviski, ko es nebiju gaidījis. Tas stils ir nedaudz citādāks, un viņš principā jau grib atslodzes nedēļu, lai es varu sagatavoties noskrien ziemu, kas vispār nav tāds plāns, šī nedēļa jau vairs nav tik veiksmīga. Protams, šo visu uzstādīt man aizņēma aptuveni tikpat ilgi, cik iet šis videoklips, un noteikti ir tik daudz lietas, ko varētu darīt, lai šo visu uzlabotu. It īpaši lielās kompānijas, kurām ir reāli gan cilvēku treniņu dati, gan arī pieejami profesionāli treneru atsauksmes, feedbacks. Un es reāli nebrīnītos, ja lielās kompānijas to tiešām šobrīd jau dara. Pieņemsim, tā pati Strava nesen nopirka Runa vai Rana, kas bija tieši treniņu plānu programma. Strava jau eksperimentē ar šīm ģeneratīvā mākslīgā intelekta tehnoloģijām. Un es iztēlojos, ka kā prototipi viņiem šobrīd noteikti kaut kas jau ir, bet arī no profesionālās savas darbības ļoti liels izaicinājums ir, kā samazināt izmaksas un kā tiešām no tā visa izdabūt pievienoto vērtību biznesam. Tehnoloģija ir lieliska, ir ļoti daudz dažādu pielietojumi, bet vai dienas beigās tu ar tiem var nopelnīt naudu? Bet pat ar visu to, teiksim, kāda liela kompānija, tūlīt pat izlaiž rīku, kas, perfekti strādā, tu vienkārši ieraksti, kā tev ir gājis, tiek ņemta vērā tavi treniņu dati, tur sleep score, bla, bla, bla. Tev tiek uztaisīts vienkārši perfektais plāns. Vai tas ir viss, vai treneri pazūd, no viņiem vairs nav jēga? Patiesībā absolūti nē. Labs treneris nekad nebūs tikai digitāls. Labs treneris rūpējas
par community, par komunu, nezinu, organizē koptreniņus, sacensības, iesaistās, lai kaut kā attīstītu to sportu, piesaistītu vēl jaunus cilvēkus, un, protams, arī iedvesmotu. Varbūt nākotnē būs tā, ka mūsu bērniem sporta stundās skrien kaut kāds robots ar pauri iebūvētu ChatGPT, bet šobrīd pilnīgi noteikti tā nav, un atklāti sakot, es nemaz negribētu, lai tā būtu. Labi treneri nekur nepazudīs, un ja labiem treneriem būs motivācija un vēlme šo visu apgūt, viņi no tā būs tikai ieguvēji. Bet, diemžēl, tieši tāpat kā manā industrijā, programmēšanā, vislielākie zaudētāji būs jauniņie, tie, kas mēģina industrijā tikai ielausties un apgūt pamatus. Vairāk vienkārši tāpēc, ka šie pamati un pamatinformācija kļūst arvien vieglāk pieejama, un vienkārši tā latiņa, kas ir jāsasniedz, lai cilvēks tev uzticētos un būtu gatavs tev maksāt naudu, man liekas, pamazām vienkārši kāpj arvien augstāk un augstāk. Protams, to, kā tas izvērtīsies pēc 5, 10 vai patiesībā 2 gadiem, man reāli nav ne jausmas, un es stipri šaubos, ka kādam ir. Es nekad mūžā neesmu pieredzējis industriju, kas tik ātri attīstās, un jā, ka pasaule noteikti mainās, bet nav ne jausmas uz kuru pusi. Tas tad arī viss no manas puses. Ceru, ka jums patika. Ja ir arī jums kāds jautrs, interesants, noderīgs veids, kā jūs izmantojat šos rīkus, droši padalieties komentāros, es arī labprāt par tiem uzzinātu. Un tad jau līdz nākamajam video. Čau!